Bet skaidrs, ka jebkurai izglītībai, lai vai kāda tās izpausme būtu, ir jābūt misijai, jēgai un mērķim. Ja? Un es jums tiešām padalīšos caur šo prizmu arī ar to savu pieredzi. Jā. Man ir 2 meitas tātad. Emīlija un Jasmīna, un nu jau viņām ir 16 un 13 gadi, un šis stāsts būs par manu vecāko meitu. Kā jūs nojaušat, es esmu caur un caur Montessori pedagoģiskās metodas piekritējis, un es sāku ar to visu aizrauties un interesēties, tad, kad es gaidīju Emīliju. Pa to laiku es arvien dziļāk esmu šajā tēmā gājis, un mani bērni diezgan loģiski ir gājuši Montessori ceļu gan pirmsskolā, gan attiecīgi arī sākuma skolā. Vienīgais ir tas, ka Latvijā sākuma skolas Montessori metodikā ir beidzot 6. klasi. Pēc tam mums ir jāpāriet uz klasisko skolu tālāk. Tur ir daudz dažādu nianšu kādēļ, bet Latvijā tādas iespējas nav. Un tātad Emīlija ļoti skaisti 6 dzīves gadus dzīvojās Montessori skolā. Nesaukšu vārdā, neesmu šeit, lai kādu īpaši izceltu, jo tādas skolas ir vairākas. Un, kā jūs varat redzēt, es jums nedaudz ieskicēšu tās vērtības un to sistēmu, kas notiek šādā skolā. Pēc būtībā viena no vērtībām ir brīvība, bet tas, kā jau iepriekšējā runātāja pazuda mums, kaut kur minēja, Egiptē, teica, tas nenozīmē, ka tam nav rāmja. Tas ir diezgan strikts rāmis par to, kā tas notiek. Tā mācību struktūra ir tāda, kas man visvairāk tajā visā patīk, ka nākamā tēma tiek būvēta uz iepriekšējās. Skolotājs ir vērotājs, tas ir galvenais, ko viņš dara vidē. Viņš parāda bērnam, kā strādāt ar kādu materiālu, tā ir materiāla vide. Bērns strādājot ar šo materiālu apgūst kādu konkrētu konceptu. Un tad, kad es redzu, ka viņš spēj izpildīt uzdevumus, es kā pedagogs zinu, ka es varu doties tālāk. Respektīvi, šī metode seko bērnam, nevis seko mācību grāmatai un tam, ka man maija 2. trešdienā ir tēma tupelītes bioloģijā. Ja? Vienalga kas. Un, tas ir tas jaukākais, kas tur ir. Klases ir liels. Klasēs ir 35 līdz 40 bērni jauktā vecumā. Tās klases ir sadalīts vai no 1. līdz 3. vai no 3. līdz 6. 4. līdz 6. Bet mēdz būt arī tā, ka viņi visi dzīvojās kopā. Kas nozīmē to, ka tas atkal paredz, ja, piemēram, mana meita ir kaut kur uz priekšu valodā, tas nozīmē, ka tu viņai dosi valodu nevis pēc konkrētā sadalījuma un grafika, bet tu dosi tur, kur viņi ir. Un reizēm bērni konkrētajā mācību priekšmetā, ja mēs tā varam teikt, mācās pavisam citu klases vielu. Jau. Un tas ir tas, manuprāt, patīkamākais, kas tur notiek, ka tiek sekots tai individuālai bērna izaugsmē. Jo patiesībā mums ir šobrīd standarts, un izglītības programma paredz to, ka tā ir sarakstīta un uz 3 gadiem. Jautājums ir par to, ka nav mums tik daudz pedagogu, kur varētu to ieviest realitātē, kur būtu spējīgi to izdarīt. Ja? Bet atļauja tāda ir, un šīs skolas arī, protams, ir akreditētas. Stāsts es nevēlos, tā kā šī nav reklāma Montessori izglītībai, kā tādai tiešām, kā jau Olga saka, katram ir jāatrod savs. Bet tās vērtības, ko es tur novērtēju, bija tas, ka skolotājs vidē ir, tur pat vispār nav skolotāja galda. Skolotājs vidē ir viens no. Un viņš ir kā vadītājs. Nevis kā vadītājs hierarhijas ziņā, bet viņš ir tas, kurš vada bērnus viņa izglītības ceļā, un bērni ir pieraduši sadarboties ar viņu. Ja man kaut kas nav skaidrs, es sākumā paprasu biedram, tad varbūt vecākam biedram, un tad es varu iet pie skolotājas un viņam jautāt droši. Tā nav Tamara Barisovna, no kuras man ir jābaidās, un kur no manis pieprasa izdomātu cieņu vai autoritāti. Šeit skolotāji tādi vienkārši ir. Bērniem ir brīvi atļauts vai nu strādāt individuāli vai kopā ar kādu. Viņi iet ārā uz muzejiem un uz visām citām lietām. Un tās ir tās pamata vērtības, tā interese mācīties, kas vēl ir brīnišķīgi šajā skolā. Te nav mācību stundu, nav mācību zvanu, nav atzīmju un nav mājas darbu. Vai katra vecāka sapnis, ne tikai bērni, bet patiešām es
tad tas tā ir. Jo skolu viņa aiziet 8:30 no rīta un līdz 2:30 brīvā ritmā mācās un darbojās un ir. Un vērtēšana arī šajās skolās tāda klasiskā nenotiek, jo kāpēc gan? Jā. Mācības būvējas uz katra nākamā, un es kā pedagogs redzu, ko tu zini un ko tu nezini. Skolas ir akreditētas kaut kādas atzīmes, jo viņi gada beigās saliek. Jā. Tā kā, ar vecākiem notiek pārunas par to, kā bērnam beidzas. Nu, lūk, pēc šiem 6 skaistajiem gadiem meita aizgāja uz klasisku skolu. Man ir tieši tik daudz par šo skolu, ja man nav fotogrāfija, man nekāda. Es tiešām gatavoju šo prezentāciju, un es sapratu, ka nav vispār nevienas fotogrāfijas no 3 gadiem Emīlijas skolā. Un es pateikšu, ka grūti bija man, nevis viņai tik daudz, bet es viņas vārdiem jums nedaudz gribu ieskicēt to vērtību maiņu un to, kāpēc es jebkurā gadījumā silti palikšu sevī pie pārliecības, ka pat ja pamats ir citādāks, tas ir to vērts. Jo tā vērtības sistēma bērnam izveidojas līdz tam zināmam vecumam, un pēc tam jau tu iemācies dzīvē izgrozīties. Un tātad man nav nevienas fotogrāfijas. Labi, viena ir koris. Jā, to es Instagram kontā iznaku, man nebija. Emīlija no šī gada dzied korī. Bet kāpēc es to saku? Stāsts ir par socializāciju. Ko viņa teica, ka iejušanās esot bijis jauka, jo tu esi jauniņais, visiem interesē jauniņie, viss ir jauki un labi. Bet tas, kas viņai ārkārtīgi pietrūkst, ir tā brīvība komunikācijā. Un kā mēs zinām, jaunieši, kas ir viņa endorfīni, kas ir viņa uzlāde, sarunas ar citiem, draugi, ja? Tas bara izjūta, tas, kas ir vajadzīgs, kas tur pretī tādā citā vērtības sistēmā, viņu svarīgums netiek ievērots. Ja? Viņiem ir tas, ka viņi saka, man pietrūks tas, ka man ir arī citas klases biedri, cits vēl kaut kas, mēs tikai pārvietojamies no vienas tāpas uz otru. Ja? Un nākamais, kas bija tāds 7. klasē, es kā vienmēr to atceros, viņas pirmais šoks bija tāds, viņam saka, mammu, mums šodien skolā bija policija ar suņiem. Viņi mūs uzskata par noziedzniekiem. Tā kā viņa bija pārsteigta par to attieksmi. Viņa saka, labi, es saprotu, viņi nāk un stāsta par kādām visādām lietām var iekļūt cietumā un vēl kaut ko, bet viņa ar asarām acīm man saka, bet es taču nekad to nedarīšu. Kāpēc man? Kāds to stāsta, viņa bija šausmīgi aizvainota līdz sirds dziļumiem par to attieksmi, ko viņa ir saņēmusi. Un tas ir tas pats stāsts par Tamaru Borisovnu, par visu pārējo, kur mums ir šī mākslīgi uzstādītā subordinācija. Un tas, ko viņa vēl teica, man ir bail tām skolotājām jau ko prasīt, un tas ir tas, kā man pietrūkst. Man pietrūkst tā atbalsta, tāpēc, ka skolotāji kaut ko noskaita, viņi izstāsta, un tas ir arī viss. Ja runājam par to cilvēcisko, par to, kas, manuprāt, ir tā izglītības vērtība, viena no un tām jēgām, tāpēc jau mēs esam vecāki, viedāki, gudrāki un vienmēr. Jaunieši mums arī ļoti daudz ko var iemācīt. Turpretī mēs esam tie, ka mums ir jāvada viņus tajā ceļā, nevis vienkārši jāpaklaus kaut kāda, jāpieprasa kaut kāda mākslīga paklausība. Nākamais, šo es vispār dievinu, šis mans spridzināja smadzenes vienkārši. Vērtējumi, reitingi un visas šīs pārējās lietas. Emīlija teica tā jau bija 8. klases vidus kaut kāds, un viņa man saka, mam, tās klasiskās skolas nokauj cilvēku individualitāti. Es jums piebildīšu to, ka es vispār visus šos gadus turu muti ciet, jo man tam bērnam skolā ir jāiet, un es nevēlos viņas priekšstatu par to bojāt un pataisīt visu vēl jaunāku. Ja viņa nojauš manu viedokli, bet es cenšos to nepaust un nekādi neietekmēt. Un viņi saka par to individualitāti, viņi saka, mēs visi tiekam vērtēti atzīmēs, mēs visi tiekam vērtēti tabulās, un tas ir absolūti muļķīgi. Viņi saka, muļķīgākais ir tas, ka es pat to saprotu, cik tas ir, es atvainojos, stulbi, bet, es to arī daru. Tāpēc, kad es negribu būt tajos reitingos apakšā, ja? Un tas ir tas, kur es šeit saklausu tādu vienu ļoti labu lietu, kad tavā vērtībā cilvēks nav atzīme,
tevis pašas, bet dzīve ir dzīve. Tu apzinoties to, ka ir tā kā ir un tev te ir jāizdzīvo, tu jebkurā gadījumā esi spējīgs tam piemēroties un tam būt. Un tas būs arī vērtīgi, jo nebūs vienmēr tikai tā, kā mums ienāk prātā un kā mums būs par labu. Jā, par tiem vērtējumiem runājot, tas ir tā apbrīnojami. Un kas līdz ar to notiek ar šiem vērtējumiem? Tas, ko Emīlija arī teica, viena no pirmajām lietām, ko viņa saka, ko viņa ir pamanījusi, kas tā lielākais ir tāds auč, ka bērni nav uz sadarbību vērsti. Viņi saka, ka neviens nekad nepateiks tev priekšā neko, neatbildēs. Ja viņam pašam ir slikti gājis kontroldarbā, tad neceri, ka viņš tev pateiks, kas bija tajā kontroldarbā, ja tu neesi rakstījis un tā joprojām. Un ja mēs runājam par vērtībām sabiedrībā, tad es neuzskatu, ka šāda sāncensība mākslīga dēļ reitingiem ir tas, par ko mēs vispār, kam caur izglītību būtu jābūt cilvēku vērtībai, lai mēs savstarpēji kaut ko kopā varētu radīt. Ja? Tas ir, bet tas ir uz to vērts un nepārtraukti tas tā ir. Es jau tagad jūtu, ka es arī drusku pārvilkšu laiku, es atvainojos. Ja? Precedents ir bijis. Ja? Okay. Man jums ir jautājums. Vai jūs varat lūdzu pateikt, 1915. gadā ķeizariskā Vācija iebruka latviešu teritorijā ziemā vai pavasarī? Ziemā? Nē, pavasarī. Jā. Jā. Vai arī 14. gadā Krievijā mobilizāciju uzsāka aprīlī vai jūlijā? Nē, jūlijā. Jā. Jautājums patiesībā ir, kāpēc tas ir jāzina? Jā. Un tas ir ko lūdzu? Kurš teica, ka tā vispār bija? Arī fakts, jā. Bet šie bija, man ir jāatzīst, ka man uzspridzināja smadzenes. Tas ir 9. klases vienkārši kontroldarbs vēsturē par Pirmo pasaules karu. Un es meitai prasīju, kāpēc tur tik viduvēja atzīme šī. Un tad es sāku rakāties, kas tajā kontroldarbā bija jautājumi. Šādi bija tie jautājumi, par ko viņi dabū atzīmes, kas ietekmē viņu reitingus, kas vēlāk savukārt ņemot vidēju, ja tu gribi iestāties kādā citā skolā, tev paskatīsies, kas par ko tev tur ir un kā tas viss kopā veidojas. Vai tā vispār ir izglītības jēga, vai tas vispār ir mērķis un ko mēs vēlamies ar to panākt. Interesantākais, ka es arī sapratu, kā skolotāja šo kontroldarbu ir radījusi. Tas ir paragrāfs no vienas vēstures grāmatas. Tas ir tā kā es vakarā sēžot pie vīna glāzes, varētu tā, rīt kontriķis, kaut kas jāuzraksta. Ja? Paņēmu vienu paragrāfu un uztaisīju no to 3, es jau jums vēl neprasīju strēlnieku kaujus chronoloģiskā secībā salikt, tas arī bija kontroldarbā. Ja? Tad tiešām ir tas jautājums, uz ko mēs ejam, ja? Kas tad ir tas mērķis, tā jēga un tā misija izglītībai. Un tas ir tas, par ko man ir viss skumjāk, jo tajos, kā Emīlija sākumā mēdza teikt, 1. gadu manā labajā skolā, ja, un tad ir tā pārējā skola. Tajā labajā skolā tur es saredzēju to, ka mērķis ir sadarbība, mērķis ir tava izaugsme. Tā jēga ir par to, ka tu iegūsti lietas, balstoties uz to, ko tu jau zini. Tu ej uz priekšu un dari sevi labāku un līdz ar to pasauli labāku. Kamēr, diemžēl, tajā, un es negribu izklausīties par tādu ārprātīgu klasiskās skolās viss ir slikti. Nē, nav. Noteikti nav, ka viss slikti, bet es tiešām uzskatu, ka mums šī sistēma būtu druscītiņ kaut kādā veidā jāmaina, un es saviem bērniem novēlētu pilnīgi citu to ceļu, kādi viņi iet, ja? Jo nav. Mērķis nav iezubrīt strēlnieku kauju faktus, dabūt par to vērtējumus, dabūt par to reitingus, apmierināt Maras Borisovnas ambīcijas, ja, un izdarīt vēl kaut kādas citas lietas. Tā izglītības misija lielākā mērā pilnīgi noteikti ir tas ceļš, kur mēs ejam visi, pilnīgi visi. Arī pēc 12. klases ja, mēs visu laiku mācamies, un izglītības jēga ir izaugsme. Ja, es vienmēr saku, ja cilvēks kādā brīdī savā mūžā apstājas mācīties, tad piedodiet, viņam ir jāiet zārkā gulties uzreiz. Ja? Tev vienmēr ir jāiet uz priekšu. Un tanī vecumā mums ir jāiemāca mācīties. Tam ir jābūt mērķim un tam ir jābūt tai lielajai jēgai, nevis iedzīt tev uz visu mūžu
sajūtu par tavu vērtību reitingā. Paldies!